Sen bija ieplānojis šo video, un video ir par pārtiks veikalu depo. Jā, pārtiks veikalu. Tas, ko tagad dara Valainis no ZZS, ekonomikas ministrs, mums nevajag iet prom no, jo jebkas, kas iet prom no tirgus ekonomikas, ir atžgāni un šķīvi. Pastīsimies depo un parādīšu uzreiz vienu labo lietu, kas ir palikusi no Covid. Viens no pirmajiem, starp citu, bija depo, kurš no tiem atteicās, respektīvi vairs nav jāliek tās monētas šitajos aparātus, to var vienkārši kā cilvēks būt. Tā kā viss ir pieejams, tas jau ir sen. Tā, kas mums ir ar saldējumiem? Paskatāmies, cik polsas, reku. 77, 80, tie jau 3,8. Klasiskais pilns kečups, 4,72. Tā, krējums eiro 53. Un depiņai pat piens, ko es domāju, ka nav. Rekur Lasdons ir eiro 17, Limbaža eiro 19. Un rekur te ir baltais piens eiro 0,3. Ņemam šito. Sviesta cena eiro 95, 2,09, eiro 93. Plaša izvēle, rekur arī ir marinētām gaļām. Tā kā vienkārši vajag cilvēkiem mainīt ieradums un nāk tepiet. Rekur ir ķekals visti, cik 3,09. Reku kilogramu cena 7,96. Es vienmēr salīdzinu pēc kilogramu cenas. Reku rupjais sāls 85 centi. Viss tur mocās, kaut ko pār par eiro. Nākat uz šitos depiņu. Milti eiro 64. Un reku, ja tu pērc lielāku iepakojumu, te pat 62 centi kilogramā. Mums lielākā problēma tajās cenās ir tas, ka mēs nemainām savus paradumus un pērkamies tur, kur mēs pērkamies vienmēr. Nākat uz depiņu. Un reku mums daudzām dāmām. Mēs kāpēc šādu pieni jāpērk, arī tie ir depiņā, tā kā izvēle liela. Lūk sodu, 82 centi. Otra problēma ir, ka mēs iekrītam uz šitādiem te Jelgavas cukurs, kas ir tikai zīmols. Dancukars tur rakstīts. Nav nekāda sakara ar Latviju, nekas tur Latvijā nav ražot. Reku varam redzēt eiro 14, tā kā mierīgi pērkam šeit, kur ir. Pār 72 centi. Pat maizi depiņā. Saldumu, tie mēs pagaidām ejam garām. Arī kur dobās kviešu milti, 2,54. Tā, griķi eiro 53. Arī kur 2 paprikas un arī kur Turcija izcelsmes valsts, ko tagad visu raksta 3,38 un tas pats 5,36. Tad kur tu ņems? Un 3,78 ir Mikādo Spānija. Tā, salīdzina cenas, tad tāpat nav Latvijā ražots. Tas nekas, ka tur ir spilva. Vienīgais lūgums depo tikai šito gan rāda tā lielāko. Baigi mazā cena ir vai litrā vai kilogramā. Te bišķiņ jau saprast var vairāk, bet šitā te cena, 3,30 litrā, baigi maziņā ir dzīvē. Vai arī reku gurķi, 2,24 tas ir depo karti, 2,46, bet es reāli izmantoju šo te litra cenu un daudz cilvēku to salīdzina. Ja jūs esat lētāki, tad parāda to, lai tur nav, man jau vajag brīli. Vai šitā ar telefonu. Tā kā, lūk, viss ir iespējams, tās cenas es nemaz neskatīšos uz dzērieniem, lai visās platformās var video ielikt. Vienkārši esam paši aktīvi, ejam uz depo, izmantojam konkurenci un pārstājam pirkt Maksimā un Rimī. Jo Lidls arī ir kļūst starp citu dārgāks. Tā kā pirkumi ir tāpat, diezgan daudz, summiņa liela, parādīšu varbūt arī čeku, bet mainam savus ieradums, nepērkam. Ja jūs tur slauc, tad ejiet citur. Kopējais čeks sanāca 70 eiro 83 centi, bet es domāju, ka uz tādiem 70 eiro pret Rimī pieņēmus vai Maksimu vismaz 30-20 eiro lētāk. Pieņēmus. Bet, pastīsimies arī čeku, pielikšu šīs te fotogrāfijas kaut kur varēšu, lai var redzēt, kas cik maksāja. Te var apstīties cenas, pa kurām mēs beigās nopirkām pārtiks produktus. Un tad var kāds interesants salīdzināt to ar Rimī vai Maksimu. Lidl grūtāk salīdzināt, tur nav mūsu tie ierastie produkti, tur tīri Polija, Vācija savest. Bet Rimī, Maksimu, lūdzu un salīdzināt, reāli kāda jēga braukt pie viņiem,
Tā arī kopējā summa. Tā kā konkurence strādā tad, ja cilvēki tur, kur ir lētāk, arī iet un pērk, nevis turpina iepirkties tur, kur tevi. Prasa pa daudz. Tā kā viss no paša aktivitātēm. Mēs varbūt esam kā sabiedrība bišķi pārāk inerti, tāpēc šī gadījumā man nav nekāda sadarbība ar depo, es vienkārši aicinu tur iepirkties. Un vēlreiz, jā, cenas būs Dievietas LV rakstā, tā kā piesako Dievieta LV, sieviešu dzīves stila portāls, bet gudri iepirkties vajadzētu visiem.